Sveicināti, cienījamie skatītāji, jūs ekrānos raidījums Kāpēc un es, Alīna Lasto. Atgriezīsimies pie šī īstermiņa aizdevuma Air Baltica 30 miljonu apmērā. No tās publiskās retorikas tomēr līdz galam man šķiet nav skaidrs. Daudz bija runas par politisku atbildību, bet kādi tad ir nosacījumi jūsu palikšanai amatā vai lai jūs atkāptos no amata? Kas ir tā atbildība? Rentabilitāte, ko teica Siliņas kundze, atgriezts aizdevums noteiktā laikā, vai nav nekas solīts? Es esmu minējis, un patiesībā tas nebija tikai pirms balsojuma, kā arī kolēģi no ZZS teica, ka beidzot panāca, ka ministrs uzņemsies atbildību. Atbildības esmu uzņēmies no pirmā mirkļa, kad tika virzīts no marta beigām, gan virzot šo jautājumu uz valdību, gan uz Saeimas budžeta un finanšu komisiju par sagatavotajiem dokumentiem, par sagatavotajiem risinājumiem, par izsniegšanas kārtību, par uzraudzību, atgriešanu, un tā ir mana atbildība, par ko es esmu pateicis no pirmās dienas līdz arī Saeimas balsojumam. Vai jūs esat solījis atkāpties no amata gadījumā, ja Air Baltica laikus neatgriezīs aizdevumu? Es esmu solījis uzņemties atbildību par visiem šiem lēmumiem, kas ir pieņemti, aprakstīto situāciju. Šinkas kungs, ko nozīmē uzņemties atbildību, tas, ko jūs sakat? Mēs šo pārunājām arī bija tikšanās koalīcijas partneriem pirms šī Saeimas balsojuma, kā jūs atceraties. Un progresīvi uzdeva jautājumu par šo, kas ir šī politiskā atbildības uzņemšanās. Un, protams, mēs prasījām, ka šāda partija tiek uzņemās atbildība par kokrūpnieku lietu, kas būs iznāks ārā tūlītās arī valsts kontrolas ziņojums. Ja ir kādas nepamatotas darbības un nelikumības bijušas, tad par šo tieši šādā pašā veidā atbildību uzņemas Krause. Tas pats ir digitālo iepirkumu skandāls, kas ir varam un DAV, un šobrīd arī vēlēšanu šī programmatūra. Arī šajā gadījumā ministrs uzņemās absolūti pilnīgu atbildību. Un tas ir ministra ziņā, kā viņš izvērtē rīcību, kas liecinātu par to, ka viņš uzņemas atbildību? Es domāju, šeit arī tika komunicēts gan ministra, gan arī premjera ziņā. Premjera arī manā ziņā skaidri norādīja, kāda atbildība no manis prasīs. Šinkas kungs vēlreiz, tad ja līdz augusta beigām Air Baltica neatgriež aizdevumu, jūs atkāpieties no amata? Es esmu skaidri sapratis, ka ir apstākļi, kuros pieprasīs man demisiju. Un tie ir tie apstākļi? Kā es minēju, ir lēmums, kurus esmu virzījis, par kuriem Šinkas kungs, jūs solījāt atkāpties no amata, ja nebūs termiņā atdots aizdevums vai nesolījāt? Es solīju nest atbildību par pilnu lēmumu šo tekstu, kas ir parakstīts ar mani, un šādā ziņā es precīzi arī par to tieši, kas ir nests lēmums, es arī nesīšu atbildību. Kas jums liedz atbildēt ar jā vai nē uz mani jautājumu? Tas ir jā, tas es uzņemos atbildību. Respektīvi, ja nav termiņa? Arī par šo lēmumu, jā, ja viņš neizpildās, es nesu atbildību ar savu amatu, jā. Vēlreiz, ja Air Baltica laikus līdz augusta beigām neatgriež aizdevumu, jūs atkāpieties no amata? Kā es minēju, dokumentos ir tas rakstīts, un jā, es nesu atbildību ar savu amatu.